Visi sveicināti klausītāji! Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava podkāsts ir raidierakstu sērija par meža nozares aktualitātēm, institūtā veiktiem jaunākajiem pētījumiem, tajos iegūtajiem rezultātiem, atklājumiem un atziņām. Tās ir sarunas par meža zinātni. Klausies, uzzini un analizē. Labdien! Šīs dienas viesis mums ir kolēģis Andris Lazdiņš, kurš jau mums ir bijis 2 raidījumos. Viens raidījums ir 3. epizode par meža mēslošanu, tad 13. epizode par klimata politikas mērķiem, tāpēc atsevišķi ar Andi šoreiz neiepazīstināsim. Sveicināts, Andi! Labdien! Šīs dienas temats mums ir nedaudz atšķirīgs, jo šodien mēs runāsim par kūdru, tātad par purviem. Andi, kā šis temats ir kļuvis Silavas interešu lokā, jo mēs taču esam meža zinātnes institūts un mežs ir, redzami, tā pirmā prioritāte un ekosistēma, kur mēs strādājam. Jā, papildus meža izpētījums ir daudz un dažādi pienākumi. Viens no šiem pienākumiem ir Nacionālās siltumnīcas efektu gāzu inventarizācijas dokumenta sagatavošana katru gadu, un tāda viena no lielajām emisiju kastēm šajā dokumentā tās ir mitrazemes, jeb mitrāji, un tajā skaitā kūdras ieguva un tas, kas paliek pāri pēc kūdras ieguvas. Tāpēc ir automātiski šis temats mums ir pavilcies līdzi, jo tas ir diezgan liels emisiju avots. Diezgan daudz vēlēšanās viņu visādi apkarot, gan tiešā, gan netiešā veidā, tāpēc mēs arī pētam jautājumus, kas saistīti ar kūdrām, mēģinam arī ne tik daudz paši, bet varbūt arī vairāk integrējot un ievirzot citas institūcijas Latvijas un ne Latvijas arī šobrīd tajos pētījumu virzienos, kas ir aktuāli tieši attiecībā uz mitrāju emisiju samazināšanu. Un šobrīd var teikt, ka Silava jau ir kļuvusi par tādu ļoti vērā ņemamu spēlētāju šajā pētījuma jomā, un tam pamatojums un apstiprinājums ir šis jaunais projekts, kurā Silava ir vadošais partneris. Andi, varbūt tad pastāsti par šo P-Transform projektu, kā viņš radās, kāds ir šis konsorcijs, kādi ir sadarbības partneri šobrīd tajā projektā. Jā, varbūt ar vēl maziņu atkāpīti vēsturē, paturpinot iepriekšējo jautājumu, kā mēs tur vispār tajā iemaisījāmies stāstā līdz apmēram 2010. gadam, varbūt ap to laiku tās mitrāja un kūdra bija tāds maznozīmīgs jautājums, bet tad pēkšņi kaut kādā brīdī Eiropas komisija gluži ne, bet ANO struktūra vienība pamainīja vadlīnijas un izrādījās, ka Latvija no viszaļākās un visskaistākās valsts pasaulē pēkšņi pārvērtusies par tādu nesevišķi zaļu valsti ar milzīgām emisijām no kūdras augsnēm, tajā skaitā no šiem mitrājiem apsaimniekotajiem. Un tad mums ap 13. 14. gadu sākās pirmais, tajā brīdī tas bija lielākais Eiropā, LIFE projekts par emisiju novērtēšanu no dažāda veida kūdrājiem, tas LIFE Restore projekts, kurā tad mēs tobrīd jau nokļuvām topā Eiropā ar zināšanām par to, kas notiek ar mitrājiem. Protams, kā lieliem zinātājiem mums bija arī daudz oponentu par šo jautājumu, vēl tagad viņi ir mums diezgan daudz šie oponenti. Un tad pakāpeniski bija šis LIFE Restore, pēc tam mēs iesaistījāmies arī citos pētījumos, gan ar vietējiem, gan igauņu, gan vācu sadarbības partneriem, jeb oponentiem, kā nu kurā situācijā. Un šobrīd tad mēs esam nonākuši pie vēl viena tāda dišprojekta. Un tas sākuma starta punkts šim dišprojektam ir tāds, ka Latvijā mēs esam tā zināšanu līmenī un informācijas līmenī 2. vieta Eiropā. Pavisam noteikti mums ir uzreizēs Lukas institūta. Varbūt šobrīd diezgan strauji tā situācija mainās, bet kopumā mēs noteikti esam tajā virsotnē, kur var citus pamācīt šoreiz atšķirībā varbūt no citām jomām. Un P-Transform projekts veidojas ļoti ilgi, vairākus gadus, man liekas, programmas projekti vairāki, tajā skaitā šis par izpēti. Te tika apkopot lietas, kas patiešām ir vajadzīgas, tas ir inventarizācijas uzlabošana, tas ir risinājumi, kas saistīti ar kūdras produktu attīstību un produktu emisiju mazināšanas jautājumiem. Gan kas ir dažādas patentēšanas un viss kaut kas tam līdzīgs, kas šajā gadījumā patērēs laiku un līdzekļus. Tāds megaprojekts ir, viņš atkal ir viens no lielākajiem Eiropā, ja mēs runājam par nacionālu līmeņu projektiem, kas vērsti uz mitrāju apsaimniekošanas uzlabošanu. Ja mēs uzreiz pārējām pie projekta mērķiem, tad tas virsmērķis, ja cēlais mērķis ir 50. gadā panākt to, ka tā vai citādi mums mitrāja ir emisiju neitrāli, ka mums tur ir viss, kas nāk ārā, pēc tam tiek nokompensēts kaut kādos veidos, lai nāktu atpakaļ. Viens veids, ko mēs plānojam, tas ir pašas uzskaits metodikas pilnveidošana, jo mēs pašlaik zinām, ka mēs daudz ko tā konservatīvi uzskaitam un ir iespēja samazināt emisijas.
Un tas vistipiskākais piemērs ir tas, ka mēs, piemēram, arī mežos neskaitām emisijas no purvaiņiem, jeb dabiski mitrām kūdras augsnēm, bet mēs skaitām emisijas no nosusinātām augsnēm. Lai gan objektīvi pēc nosusināšanas baigi nekas nemainās, tikai no viena gāze nomaina cita gāze. Bija metāns, palika CO2, un tieši tāpat arī mitrājos būtībā. Jo tas, ka tur sāk kūdru iegūt, emisiju līmeni baigi stipri neiespaido, viņas apmēram tādas pašas arī paliek. Otrs no tiem apakšmērķiem ir kūdras produkti. Es šobrīd, varbūt ne priekš visas sabiedrības, bet sev esmu sapratuši, ka kūdra būtībā ir tieši tāpat kā lauksaimniecība. Tā ir neizbēgamās emisijas, kuras tā vai citādi radīsies, tāpēc, ka substrātam ir alternatīvas, kas kaut ko var aizstāt, bet ne pilnībā. Līdz ar to mēs meklējam šos risinājumus, kā mēs varam kūdras substrātus papildināt ar koksnes šķiedrām, ar citām biomasas atliekām, kas mums citur varbūt nav vajadzīgas, bet varētu vismaz daļai kompensēt kūdras pieprasījumu pieaugumu nākotnē. Un trešais mērķis ir saprast, ko mēs varam darīt citu vēl, lai aizstātu emisijas. Visticamāk, ka tas mazliet varētu kaut kādu pienesumu dot mitrājo rekultivācijas pasākumu. Dažādi, protams. Mēs droši vien nekoncentrētos uz renaturalizāciju, slapināšanu, bet gan apmežošana, un pamatā tā būtu apmežošana ārpus mitrājiem, tās būtu lauksaimniecībā izmantojamās vai neizmantojamās zemes un citi pasākumi, lai kompensētu šos mitrāju radītās emisijas un kūdras izmantošanas. Jā, projektā mums ir sadarbības partneru tāds kodols, ko veido 3 universitātes. Tā ir Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Tad mums ir vairāki institūti sadarbības partneros, Vides risinājumu institūts, Agroresursu un ekonomikas institūts un Silava. Un ja mēs runājam par tām atbildības jomām, kas tām kompetencēm drīzāk, jo tas konsorcijs ir veidots balstoties uz partneru kompetencēm, cerībā, ka mēs maksimāli maz tērēsim laika, lai saprastu, par ko vispār runa, bet tiešām veltītu šo laiku problēmu risināšanai. Tad Latvijas Universitāte pārstāvēs tos zināšanu jomu, kas attiecās uz mitrāju apsaimniekošanu, uz demonstrējumu objektu ierīkošanu. Projektā paredzēt arī vairāki, tagad negribu sameloties, bet 7, 8 vai 10 kaut kas ap tiem skaitļiem dažādi veidi demonstrācijas objekti, sākot no niedru audzēšanas un beidzot ar lāciņu audzēšanu un vēl pēc tam beidzot ar agrivoltāžas risinājumiem mitrājos. Tas, ko Rīgas pilsēta arī plāno darīt pa Cenas tīrieli, arī mums ir doma, ka mēs apvienosim druscīt kompleksāk šādu skatījumu. Un nākošais Tehniskā universitāte mums nodarbosies ar produktiem, tieši ķīmiskās pārstrādes produktiem, domājot par to, ko mēs varam vairāk izdarīt ar šo materiālu, kas mums ir pieejams. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte un arī mēs, turpinot šo produktu stāstu, nodarbosimies ar substrātiem, mēģinot atšķēdīt, ja tā var izteikties, kūdras substrātu ar kaut ko citu. Pamatā droši vien būs runa par koksni, kā vienu no izēvielām. Tad mums ir viens cits pētījums, no kura nāca iekšā ideja, ka mēs varētu izmantot bioloģisko zāli, to, ko lopi nē, to, ko rudenī nopļauj. Tad pašlaik viņa ir tāds zīmogs par to, ka attiecīgā pļauja ir bioloģiski, jo tur viņa mētājās pēc tam, kamēr nesapūst. Bet šo materiālu tikpat labi var izmantot arī kā daļai kūdras aizstājai. Tad šāds virziens, tāda ir doma arī varbūt par niedrēm, kā viena no substrāta aizstājējiem, bet niedres mums varbūt nav pieejams tik lielā daudzumā kā koksne vai tāpat pērnā zāle, tāpēc tas tāds egzots. Un turpat LBTU tiks veikti izmēģinājumi ar podiņiem un bišķi lielāku mērogu izmēģinājumi ar šiem substrātiem, lai saprastu, kā viņi uzvedās, kā mums jāmaina laistīšanas režīms, mēslošanas režīms un citas lietas, kas mums tur dārzkopībā ir vajadzīgas. Tad Dārzkopības institūtā mums skatīsies arī šo substrātus citām kultūrām, tajā skaitā zemenēm un vēl viskaut kam tagad no galvas nepateikšu, bet dažādām kultūrām, kā viņi uzvedās. Tad Agroresursu ekonomikas institūts bišķi lielākā mērogā skatīsies šos substrātus un otra lieta tās kūdrogles, kā viņas varētu izmantot lauksaimniecībā, miksējot kopā ar tām pašām koksnes atliekām. Mums arī ir ambiciozs plāns, ka mēs līdzīgi kā Dānijas karaliste izmantosim līdz 30. gadam milzīgu daudzumu kokogles, un tad kūdra varētu būt tā pašstrādātā kūdra viena maza daļa no tām kokoglēm, ko mēs lauksaimniecības zemēs izmantosim. Vismaz uz papīra tā apsolīts ir.
Un Silava ir tā visa konsorcija tāds koordinators, virzītājs, gribētos teikt, un ideja ģenerators ar domu, ka mēs kopīgi nonākam, saliekot visu šīs kompetences kopā pie tā lielā mērķa, pie klimata neutralitātes un pie tā, ka mums cilvēkam nepazūd darba vietas pēc 30. un pēc 50. gada, bet varbūt pat parādās jaunas darba vietas. Tu jau uzsvēri, tātad šis ir nacionāls projekts. Tas ir mūsu Latvijas ļoti liels projekts. Ieskicēji tos galvenos virzienus, kurā tiek strādāts par pirmo mērķi mitrāji, emisiju neitrāli. Kādu tu redzi, kas mums ir jādara, lai šādu mērķi mēs tiešām nospraustu varētu sasniegt? Vai tas ir vispār iespējams? Grūti pateikt. Patiesībā tas mērķis ir objektīvs, loģisks, un arī Eiropas komisija viņu saprot. Un arī tajā brīdī, kad šeit ienāks iekšā oglekļa tirdzniecības schēmas, ja viņš neizputēs pirms ienākšanas vēl. Bet tur salīdzina scenāriju pret scenāriju. Tas ir mums viena situācijas attīstība, mums ir piemēram dabisks purvs, mums ir otra situācijas attīstība. Mēs iegūstam kūdru. Varbūt ne pārāk labs tas piemērs, bet šajā gadījumā. Un, ja tā ir oglekļa tirdzniecības platforma, tad jāsalīdzina, ko viņi darīs. Tas ir viņu iekšējs jautājums, bet viņiem jāsalīdzina emisijas purvā pret emisijām ieguves vietā. Un viņi secinās visticamāk, ja viņi to darīs objektīvi, ka atšķirības nav, vai arī atšķirība ir tā kā par labu varbūt pat tā ieguves vietai reizēm. Nevienmēr, bet reizēm. Tāpēc, principā, tas mērķis ir sasniedzams, bet, lai viņu sasniegt, mums ir jābūt ļoti labai zināšanu bāzei, ļoti labam pamatojumam, kāpēc mēs rēķināsim nevis tā kā šobrīd tikai no uzsinātajiem, bet mēs rēķināsim starpību starp šiem diviem scenārijiem. Tas ir liels uzdevums, bet izskatās, ka viņš ir īstenojams tieši tāpēc, ka tās oglekļa tirdzniecības platformas nāk iekšā. Uzskaitas metodika. Metodes, kā tiek uzskaitītas šīs emisijas, protams, tas ir viens no atslēgas jautājumiem, un tieši tā ir, manuprāt, tā viena no mūsu Silavas zinātnieku galvenajiem pienesumiem, kas ir iespējams. Andi, tu jau minēji šajā līdzšinējā sadarbībā gan par partneriem, gan par oponentiem dažādās Eiropas valstīs. Kādas ir šīs atšķirības, kādas ir rēķinot šīs emisijas Vidus Eiropā, Ziemeļa Eiropā, Latvijā? Pamato to, kāpēc mums Latvijā tiešām ir nepieciešama pašiem sava šī uzskaitas metodika un kāpēc mēs nevaram izmantot tos algoritmus, kādi tiek pielietoti citur Eiropā. Vienkārši atbilde uzreiz tāda, ka mums jau šobrīd tā metodika ir viena no pilnīgākajām Eiropā. Objektīvi, tāpēc, ka uz dienvidiem tālāk tās kūdras augsnes īpaši nav. Tāpēc šis ir vairāk tāds Ziemeļa Eiropas jautājums. Viens ir tas, ka mums nebūtu jēgas izmantot kaut ko no Centrāla Eiropas tīri, tāpēc, ka mums jau pašlaik ir tas, ko mēs izmantojam, ir labāks nekā viņiem. Protams, Somijā šīs metodas ir vēl labākas, vēl pilnīgākas, bet konceptuāli viņas tā pieeja tāda pat kā mums emisiju rēķināšanai. Tas, kas mums atšķir, noteikti klimatiski apstākļi, meteoroloģiski apstākļi, saimnieciskās darbības vēsture, arī purvu veidošanās vēsture. Somijā, piemēram, viņi ir stipri jaunāki nekā Latvijā, jo tur ledus laikmets vēlāk beidzās. Un saistībā ar purvu atšķirību arī augsnes atšķirības, kas prasa citādu pieeju. Un arī pēc inventarizācijas nosacījumiem mēs drīkstam izmantot to, ko kaimiņi izmanto, bet jebkurā gadījumā mums ir jāpierāda, ka tas, ko mēs izmantojam, patiešām darbojās Latvijā. Jo tā noklusētā pieeja ir tāda, ka mēs izmantojam maksimāli konservatīvu risinājumu. Piemēram, mēs šeit Latvijā rēķinām emisijas tā, kā viņas rēķināt kaut kur Spānijas piejūrā, ja viņiem vēl ar vienu ir kāda mitrāja. Un tā kā mēs negribam izmantot šādu ļoti liels emisiju faktors priekš Latvijas, tad mēs izstrādājam nacionālas metodas, kas mūs ieliek tādā klimatiski objektīvā vietā starp Somiju un kaut ko tālāk uz dienvidiem. Bet princips tas, ka mums jābūt nacionālām metodēm, mums jāspēj arī raksturot saimnieciskās darbības ietekmes un tās izmaiņas. Ja mēs gribam šos klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumus ieviest arī tie, mums jāspēj argumentēt, pamatot, vai viņi dot vai nedot efektu nākotnē. Par kūdras produktiem tu pieminēji kā nākošo vienu no fokusiem šajā projektā. Mēs zinām, ka mūsu apstākļos kūdra ir brīnišķīgs substrāts, kuru var izmantot gan pārtikas augu audzēšanai, gan arī meža stādu audzēšanai. Vai tas ir vienīgais produkts, ja mēs runājam par kūdru, vai arī ir kaut kādas idejas par to, kā varētu šo pielietojumu dažādot? Mums ir tāds liels konsorcijs ar 3 universitātēm un 3 izpētes institūtiem un 1 universitātēm, kas šeit mums ir iekšā ir tehniskā universitāte, un tāda viņu uzdevums ir skatīties, tāpat kā mēs mežā gribam kaut kādas augstas pievienotās vērtības produktus dabūt no koksnes, tāpat arī tur pētīs kādus augstas pievienotās vērtības produktus, 3D printeru, filamentu diedziņus, sauksim tā.
vanilīnus un citādas vērtīgas lietas var no kūdras iegūt. Tieši skatoties uz tām frakcijām, kurām šobrīd tā ekonomiskā, šobrīd viņas viss ir ekonomiski dārgas, bet varbūt uz tām frakcijām, kas ir ekonomiski mazāk interesantas un tieši tās izmantot ķīmiskajā pārstrādē. Attiecībā uz otru mums ir institūcija, kas mums arī ar produktiem darbojas. Tas ir Agroresursu un ekonomikas institūts. Tā kā tā kūdra ir izgājusi ārā no siltumnīcas vai no kādas citas vietas, kur viņa pirmo reizi ir izmantota, tad mēs viņu kaut kādā veidā atgriežam zemē. Tad mēs kopā ar Areju skatīsimies iespēju veidot tādu ilgi uzglabājumu oglekļa produktu. Tas ir bio-ogles, gluži nevar viņus saukt, bet kūdrogles vai kaut kas tam līdzīgs produkts, ko mēs varam noglabāt zemē, kas mums vienlaicīgi mazinās kāds ūdens krātuvi piesārņošanos ar barības vielām un vienlaicīgi arī varbūt palīdzēs uzlabot ūdens režīmu tajās lauksaimniecības zemēs, gan arī varbūt piesaistīs tās barības vielas. Tāda doma ar produktiem ir. Protams, ir skats arī uz siltumizolācijas materiāliem, kas kā pēdējais pēc tam, kad ķīmiskā pārstrāde ir beigusies un tā vai citādi lielākā daļa tās masas paliek, tad viņi varētu pārstrādāt, piemēram, siltumizolācijas materiālos. Bet attiecībā uz substrātiem mēs varam fantazēt visu kaut ko un izdomāt šeit Latvijā visādus substrātus, bet lieta ir tāda, ka mēs viņus pārdodam pamatā ārzemēs. Līdz ar to mums ir jāpielāgojas tam, ko tirgus ir gatavs pirkt. Līdz ar to, ja nebūs pieprasījuma no ārpuses, diez vai mēs varēsim nopārdot kaut ko tādu, kas pat ja mums pašiem briesmīgi patiks, bet tam jābūt pieprasījumam. Un tā kā mums tie tirgi ne tikai Eiropas Savienībā, kur ir tas zaļās karotītes un citādi saukļi, bet arī ārpus Eiropas Savienības, kur viņām vairāk tomēr interesē tā plikā izēviela. Tāpēc ir skaisti cēli mērķi, bet ir arī objektīvā situācija ar šo kūdras eksportu. Grūti kaut ko izmainīt tirgu struktūrā. Kūdras ražošana ir nozīmīgs viens no mūsu tautsaimniecības tādiem virzieniem. Vai mēs varam teikt, ka viņi kaut kādā zināmā mērā ir nākotnē apdraudēta? Tie draudi nepārtraukti ir visu laiku. Pats elementārākais drauds, ja mēs šeit pārāk smagi tie konkurences apstākļi, tad tā vai citādi tieši tāpat kā atkal piemērs no kokrūpniecības pa visādiem kreisajiem un labajiem kanāliem spiedīsies iekšā kūdra no mūsu austrumu kaimiņa, ja šeit tie konkurences apstākļi būs neizdevīgi. Tā kā tas apdraudējums visu laiku pastāv, visu laiku ir spiediens, bet no otras puses šobrīd mēs esam lielākais kūdras eksportētājs. Mums tas varbūt nav pārāk izdevīgi no klimata skatu punkta un saistības skatu punkta, bet ekonomiski tas droši vien ir vērtīgi. Un vienīgā problēma, ka pievienotā vērtība ir jāpalielina šim produktam kaut kādā veidā. Attiecībā uz citiem kūdras piegāžu avotiem, labi, ja mēs to austrumu kaimiņu noliekam malā, pieņemam, ka viss ir godīgi, tad var viņus piegādāt no tropu valstīm. Tad tā kūdras ieguvas radītā klimata pēda būs par kārtu lielāka vismaz nekā šeit pie mums ziemeļos. Tāpēc tiem cilvēkiem, kas negrib redzēt šeit kūdras ieguvu Latvijā, viņiem ir jāskatās mazliet plašāk un jāsaprot, ka mēs dzīvojam uz vienas planētas. Un, ja tas tirgus pieprasījums ir un produkts ir vajadzīgs, tad labāk, ka viņi iegūs šeit ar tām vidas aizsardzības prasībām un atbildību, kas tiek uzlikt uzņēmumiem, kāda viņi ir šeit, nevis kaut kur varbūt tālāk uz Āfrikas kontinenta pusi. Tad runājot varbūt vēl detalizētāk par šo pašu P-Transform projektu. Cik viņš ir ilglaicīgs, uz kādu termiņu viņš ir un kādi varētu būt tie starposmi, kuros mēs varam sagaidīt kaut kādus rezultātus vai pārskatus par līdz šim sasniegto? Pārskati mums pašlaik nebiedē. Mūs vairāk biedē apsolījums. Es tagad baidos nokļūdīties par 10 apaļos, bet man liekas, ka mēs esam apsolījuši 50 publikācijas līdz 2029. gadam par šo tēmu sagatavot. Tā, ka tas ir tas visredzamākais nodevums, kas visticamāk nāks ārā. Mums ir tās 3 universitātes plus mēs kā lielie partneri, kas katrs nosolījušies pa 10 rakstiem par attiecīgi savām tām darbības tēmām. Un tad ir institūti, kas ir vēl pa 5 publikācijām pieliks klāt. Tā kā pakāpeniski viņi nāks iekšā, droši vien tas brīdis, kad lielākā daļa šo rezultātu ienāks ražošanā gluži ne, bet tajā sega inventarizācijā Nacionālā klimata enerģētikas politikas plānā būs arī tieši 29. gads, jo 30. gadā beidzās kārtējs saistību periods, kurā pirmo reizi būs iekļauta arī mitrāju un kūdras izmantošana, un līdz tam brīdim mums visam ir jābūt gatavam. Tad sāksies patiesībā īstā lielā cīņa gan Eiropas līmenī, gan arī iespējams ANO līmenī, lai mēs šo savu rezultātu, savu redzējumu par to, kādā veidā jāuzskaita emisijas, panākt, ka mūs atzīst, ka tā tas arī ir, kā vajag.
Tu jau minēji, ka tas ir nacionālais projekts, bet, protams, nav jau iespējams šāda līmeņa projekts bez starptautiskās publicitātes. Kā jau tu minēji, šis ambiciozais mērķis 50 zinātniskās publikācijas. Un droši vien jau arī mums, kaut vai Eiropas Savienības līmenī, ir kaut kādi, tādi varētu teikt, ka sabiedrotie vai valstis ar līdzīgu situāciju. Somiju tu minēji, vai arī mēs varam teikt, ka pēc būtības tā ir Ziemeļa Eiropa, vai ne, ar kuriem ir līdzīgas problēmas, kuriem meklē līdzīgus risinājumus. Jā, noteikti divas valstis, faktiski trīs valstis, kas darbojas tajā pašā virzienā. Mums ir gan sabiedrotie, gan arī, protams, oponenti nāk no šīm valstīm. Tās ir Somija, Zviedrija, Igaunija. Ar tām valstīm mēs tad arī strādājam. Kopīgi pētījumi mums ir diezgan daudz ar viņiem. Šajā konkrētajā projektā mums sadarbība nav plānota tā tiešā veidā. Bet somu kolēģi mums būs tā sauktajā zinātniskajā pārraudzības padomē. Tīri vēsturiski mēs ar viņiem esam kopā diezgan daudz darbojušies. Visi apzinās to problēmu, ka mums vajag kaut kā savādāk uzskaitīt kūdras produktus, jo šobrīd ir tā, ka mēs izrokam kūdru no zemes un apmēram tāpat kā iemetot krāsnī malku, mēs pieņemam, ka viņam izšķab viņas vairs nav. Realitātē, protams, viņi nekur nepazūd un sadalās pakāpeniski daudzu gadu laikā. Un kaut kāda daļa arī tā arī paliek augsnē. Otra lieta, ka viņa paliek augsnē kaut kur Saudarābijā, vēl kaut kādās eksotiskās valstīs. Līdz ar to šīs valstis, kas eksportē kūdru, pamatā tiesam mēs, Somi, Igauni, mēs meklējam to labāko risinājumu, kā to, ko pašlaik mēs uzskaitam pie saviem sliktiem darbiem, novelt uz citiem, kas to mūsu kūdru patērē, kā viens no virzieniem. Tieši tāpat kā ar kurināmo koksni, arī mēs viņus ražojam, eksportējam, bet citiem tiek klimata saistība izpilde, mums tiek emisijas. Viens no svarīgiem virzieniem, manuprāt, ir arī sabiedrības informēšana par šo problemātiku, par produktu, par kūdras ieguvi, par ietekmi uz vidi, uz klimatu un emisijām. Tas, ko mēs šobrīd ar tevi darām šajā raidierakstā, droši vien arī tā ir viena no aktivitātēm, kas ir plānota šajā projektā. Darbs ar sabiedrību. Tas droši vien, Andi, arī tavuprāt ir ļoti svarīgi parādīt to īstenību, kāda ir un pārliecināt, ka patiesībā šī kūdras ieguve ir gan no tautsaimniecības viedokļa ļoti svarīga, gan arī no vides viedokļa. Ir iespējams strādāt tā, lai šī ietekme būtu neliela vai viņa būtu iespējams mazināt. Jā, darbs ar sabiedrību ir no tām sarežģīti nosauktajām projekta aktivitātēm. 3 gabals vai pat 4 gabals ir par darbu ar sabiedrību. Līdz ar to būs regulāri semināri sapulces gan ar ražotājiem, gan ar politikas veidotājiem, gan ar zemes īpašniekiem. Varbūt mazliet tāda atšķirīga struktūra šobrīd ir iznākusi, jo 2 paralēli projekti, kas ir vērsti uz ieviešanu pasākumu, kurus mēs tagad izstrādāsim. Loģiski būtu tā, ka mēs sākumā izstrādājam pasākumus, viņi pēc tam ievieš. Bet šobrīd notiek viss paralēli. Ko kūdras ieguvējam ar tiem purvu īpašniekiem, ko mēs viņam varēsim piedāvāt droši vien. Tas ir objektīvas uzskaits metodas, lai viņi varētu objektīvi novērtēt, ko katra no viņu darbībām varētu dot vai nedot. Tas ir primārais, viņam būs izpratne. Tās spekulācijas jau vienmēr pastāvēs, bet mēs centīsimies, lai tas mūsu viedoklis stāvētu augstāk par tām neskaitāmajām spekulācijām, kas pieejamas šobrīd attiecībā uz mitrāju apsaimniekošanu. Tu jau esi strādājis šajā jomā ilgstoši. Andi, tavuprāt, kāds ir mums Latvijas sabiedrības izpratne par kūdru, par kūdras ieguvi kā nozari, par mitrājiem, par mitrāju apsaimniekošanu? Vai ir šī izpratne, vai tu redzi tiešām, ka tur ir nepieciešams nopietnas darbs, lai veidot izpratni, lai sabiedrību informētu par šiem pētījumiem, par reāliem skaitļiem un reāliem rezultātiem? Darbs noteikti ir vajadzīgs, noteikti būtu jāstrādā daudz vairāk. Mēs gan mūsu meža nozarē, gan arī šajā kūdras nozarē, man liekas, stipri pamastas cilvēku resursu ieguldījums tieši sabiedrības informēšanā, sabiedrības viedokļu veidošanā, bet attiecībā uz pašu sabiedrības un viņu viedokļu man patiesībā ir tāds pozitīvs pārsteigums, jo tad, kad lasu tādus informācijas avotus kā Facebook un tam līdzīgus, tad rodas iespējas, ka mēs dzīvojam viss šausmīgā vietā, kurai nav cerība pastāvēt vēl turpmākos dažus gadus, ka būs pasaules gals, tāpēc, ka cilvēki ir vaiprātīgi. Bet, ja paskatās aptauju rezultātus, pat tendenciozes aptaujas, kurās ir uzsvērts kaut kāds vietas viedoklis, tāpat tas veselais saprāts. Diezgan daudz viņi ir. Tas man patiesībā pārsteidz, jo nerunājot ar cilvēkiem, rodas iespējas, ka tas sociālo mēdīju vidē ir dominējošais viedoklis, bet patiesībā tā nav.
Tieši tā, spriest par sabiedrību pēc tiem komentētājiem, kuri ir ļoti aktīvi sociālajos tīklos, protams, tas nav pareizi. Attiecībā uz sabiedrības informēšanu projekts ir izpelnījies lielu interesi. Ne tikai tāpēc, varbūt, ka viņam ir liels finansējums, bet arī tāpēc, ka tā tēma iepriekšējo gadu laikā ir diezgan skaļi izskanējusi dažādās platformās. Un pavisam nesen mums bija atklāšanas sapulce projektam. Tad mums pašiem varbūt par pārsteigumu dalībnieku skaits bija pāri pa 100. Laikam bija tā, ka mums bija druscīt grūtības izvietot visus cilvēkus, kas bija ieradušies noklausīties un pārunāt, izdiskutēt to, kas ir darāms. Ko mēs plānojam darīt un kādi ir projekta rezultāti, un arī ļoti aktīvi, kas mūs priecē, projektā iesaistās uzņēmēji, kas jau šobrīd strādā ar kūdru no dažādām pusēm, gan kā kūdras iegūs uzņēmumi, gan kā substrāta ražotāji, gan arī tie, kas pēc tam patērē šo substrātu. Arī tas mums tāds prieks par to, ka viss arī šajā pusē ir liela interese. Un, protams, ka mums arī politikas veidotāji varbūt ir tie, kas mūs tur dzīs un bakstīs pēc tam, lai tas rezultāts ātrāk būtu pieejams. Arī viņiem ir interese, lai šo visu varētu pārnest uz klimata politiku un patiešām redzēt kaut kādu gaismas stariņu tajā, ja ne 30. tad 50. gadā ar mūsu klimata mērķu un neutralitātes sasniegšanu. Andi, bez šīm zināmā mērā formālajām mājaslapām uzņēmumiem, kuriem, protams, ir šī informācija par projektu, kādi vēl ir šie ziņu kanāli, pa kuriem ir pieejama informācija sabiedrībai par šo projektu? Jā, patiesībā mājaslapa mums būs stipri vairāk nekā formāli. Mums ir ambiciozs mērķis salikt kopā visus mērījumus, kas ir Latvijā veikti mūsu partneru institūcijās saistībā ar mitrāju apsaimniekošanu un vispār kopumā saistībā ar organisku augšņu apsaimniekošanu. Mēs zinām, ka mēs esam tur atkal jāpalielās 2. vietā Eiropā pēc šo mērījumu skaita. Un doma tāda, ka pēc tam citi zinātnieki jau varēs šo publisko datubāzi izmantot un vēl vairāk tā zināšanas vairot. Un būs ne tikai tās mūsu 50 publikācijas, bet vēl vairāk. Bet ja par tādiem cilvēkiem uztveramākiem informācijas kanāliem, tad, protams, būs pētījuma datubāze ar tādā vienkāršākā veidā izklāstītiem galvenajiem rezultātiem šiem pētījumiem, kuri šobrīd jau tajā datubāzē ir, man liekas, tuvu pie 100 salikti kopā. Tad būs arī, protams, video materiāli, arī plānots filmēt par dažādiem šiem demo pasākumiem, ko mēs esam iecerējuši mazus video rullīšus, kas YouTube būs pieejami. Tad ir Facebook lapiņa arī projektam un droši vien vēl kaut kāda sociālā mediju lapiņas, kuras nepārzina, bet šīs būs. Ņemot vērā to, ka projekts turpinās līdz 29. gadam, un tas, ko tu minēji par to nepieciešamību informēt sabiedrību, es domāju, ka šī nebūs vienīgā reize, ka mēs ar tevi tiksimies raidierakstos par šo pētījumu. Un tas, ko es šobrīd varu novēlēt, tas ir, lai jums veicās ar šo ambiciozo plānu, gan starptautiskās publikācijas, gan vietējās sabiedrības informēšanas pasākumi un Andi uz tikšanos citā reizē. Jā, paldies!